mūsu iniciatīvu par Latviju bez vējparkiem. Par Latviju bez vējparkiem tika savāktas 10,652 Latvijas Republikas pilsoņu balsis. Un mandātu un ētikas komisijā pirms nedēļas, trešdien, šo iniciatīvu noraidīja, jeb vairāk atstāja bez virzības. Un tas notika pateicoties vienai opozīcijas balsī, tā saucamās opozīcijas balsī, Edgars Tavars. Viņa balss bija izšķirošā. Un tagad, šodien, ceturtdien pie Saeimas, mēs esam sapulcējušies, lai pavadītu mūsu iniciatīvu, jo šodien lielajā Saeimas sēdē notiks šīs iniciatīvas skatīšana. Ir sagatavots lēmuma projekts no mandātu komisijas par to, ka šo iniciatīvu ir jānoraida. Vienīgais veids, kādā šo iniciatīvu var dot, viņai var dot dzīvību tālāk, ir vai nu pilnībā noraidīt šo te mandātu komisijas lēmumu, bet es esmu pārliecināta, ka deputāti netiks galā šo lēmumu, jo viņi bieži vien nesaprot vispār, par ko viņi balso. Tālāk, ja viņiem pietiks prāta, viņi sagatavos alternatīvu lēmumu projektu, ko mēs esam viņiem teikuši priekšā. Šlesers vispār nesaprata, ko mēs viņam pateicām, viņš atjokojās un aizskrēja prom. Bet viņš nokavēja sapulci. Mēs nezinām vispār, vai viņš būs Saeimas sēdē, tad, kad būs balsojums. Tāpat kā viņa dēls. Tāpēc gaidām šobrīd, kā reaģēs deputāti. Vai viņi varēs paspēt sagatavot lēmumu projektu, vai mēs viņiem varam palīdzēt, jo mēs esam šeit, lai viņiem palīdzētu. Rosnikovs prasīja palīdzību. Jā, mēs viņiem varam pateikt priekšā, mēs viņiem varam sagatavot lēmumu projektu, bet mums vajag, lai šī iniciatīva šodien Saeimā izdzīvotu. Ir pašvaldību vēlēšanu priekšvakars, un visi Saeimas deputāti, kas ir šeit, viņi kaut kādā ziņā ir saistīti ar tiem politiskiem spēkiem, kuri startē pašvaldību vēlēšanās, arī tajos reģionos, kur notiek vējparku būvniecības ieceres, sabiedriskās apspriedes. Un ja viņi šodien noraidīs šo mūsu iniciatīvu, tad viņi labāk, lai nerādās savos novados, un labāk, lai viņu partijas biedri nerādās savos novados. Tāpēc, ka mēs parādīsim katru, kurš ir balsojis pret tautas iniciatīvu. Mēs katru uzvārdu, katru fotogrāfiju parādīsim saviem novadniekiem, lai viņi sagaida viņus katreiz, kad viņi atbrauc uz savu novadu ar lieliem aplausiem pēdiņās. Jā. Paldies! Jā! Jā. Jā. Jā.